Vieni ir. Nu, 2 reiz. 3 reiz. 4 reiz. Bļāviens. Kas pat tesienu. Ālans. Es čomam teicu, ka es ālans noķeršu. Noķeršu ālans, viņš te nenoķersi. Bļāviens. Nē, paņēmu. Vēlreiz, vai cits nezinu. Viņa paņēmu. Alata. Tas bija skaisti. Kas pa kampienu, veči. Dienas kampiens, apseļam. Čau. Augusta vidus. Mazajā upē. Līmenis joprojām labs. Bija nokrities vienu brīdi, bet tagad atkal ir pacēlies. Tā kā jāizmanto iespēju vēl patramdīt sapalīdz pirms līdakām. Šodien brauciens tāds diezgan pagarš būs. Kilometri 10 apmēram pulpīti. Pulkstens jau ir 11 rītā, tā kā braukšu tādā dienas braucienā. Akmeņi joprojām ir zem ūdens, tā kā nav jāčakarējās ar pārvilkšanu. Varam vienkārši pārbraukt. Vēsā mierā. Gribēju vēl tur iemest pie kokiem atstraumē, bet nevarēju noturēt laivu, nones vienkārši lejā pa krācēm. Nekās. Nav daudz, kur būs iemest. Raftings. Akmens, tieši akmens. Precīzi. 21 sapals, 19 ņēmieni. Tiešām domā, bet ņēmiens jāskait tā, ka tu viena zivs tev 2 reizes ņem, tas nozīmē kā viens. Nē, nu jā. Ne jau, ka tur 6 reizes uzsit, ka 6 ņēmieni. Būs 16 un 10. Nu, davai tā jau dot man ziņu. Es rakstīšu, jā, es laiku skaitu, lai nenojau. Davai. Tikko zvanīja čoms, uztaisījām derības, prognozes, cik es noķeršu un cik būs copis. Viņš teica, ka noķeršu 15 un 9 copis. Es teicu, ka noķeršu 21 un 19 copis. Redzēsim, kuram būs tuvāk. Jā, sākuma posms atkal bija tāpat kā pagājušreiz. Tāds patukšs, 3 copītes un viss. Bet nu jau drīz būšu tajās vietās, kur vajadzētu sākties dzīvībai kaut kādā. Es maz ceru, ka tā būs. Buļāmens, nu jau 8. tukšā cope. Nu, te gan jābūt. Mans spots, kurš katru reizi strādā praktiski. Blin, nu bija atkal. Kas ir? Beidzot.
par 10. piegājienu. Tomēr kaut ko noķēra maziņu. Vismaz maisam gals vaļā ir. Tā zem kociņu vajadzētu kādam sēdēt. Jā, sēdē arī. Tā liekas, ka zolīte. Kurs? Jā, šitais jau ir kaut cik pieklājīgs. Baigās trauma, ka nebūs tik viegli viņu izcelt. Jā. Kilo 200 kaut kur rādot. Paldies, secīt man iedev ticību, ka tomēr būs kaut kas šodien. Par to tu tiec atbrīvots. Vienīgi, 2 reizes, 3 reizes, 4 reizes un neuzsēdēt. Kā tā? Kā var 4 reizes ņemt un nepaņemt? Nezinu, vai tas pats vai cits, bet ar 5. reizi paņēma. Kas pat tesienu? Kaut kāds minūtes 20 vismaz bija klusums, jau bija tā. Sāku lēnām iemigt. Šitais čals man pamodināja viennozīmīgi. Viņš nav liels, bet tā ietes konkrēti. Uzsaka pulsni. Galīgi nav liels. Bet pavisam noteikti šodien visstiprākais ņēmiens. Viņa zaudējis jau možumu. Šitāds maziņš. Bet ar tādu kampienu paņēma. Ir zolīts. Kaut kas normāls. Kaut kas normāls priekš tās upītes relatīvi. Jā, smuks sapalīts. Ir sportisks tāds, jā. Kilogramnieks. Nāca līdz sapals. Tāds normāls. Bet pa tuvu jau bija. Ko labs kampiens bija. Baļā viens. Ai.
Tas bija labs kāpiens. Ir. Nē, notrūkā. Ir. Koks, tur ir koks. Pāri kokam. Nāc pāri kokam. Šitais smukulis. Šitais ir, jā, tāds jau varbūt pat visi kielā 400. Tā lieta, tā nebija runāts. Tā nebija runāts, ka būs lietas. Cik viņš ilgi būs. Ir jāgvilk. Lietas jāklāj. Lai es uzvilkšu, tā viņš pat pāries. Tā jau pierina. Tur jābūt tikai jātrāpa. Trāpīts ideāli. Nebija. Nebija tāpēc, ka zāle galā. Bija labs. Apā! Labi ietas. Patīkami. Tāds pēc resnīša. Vēlreiz. Ir. Arī pirmo reizi uzgramstījām ar otro tikai. Izslēdās ar otro galu. Nu, nāc. Nāc vien ārā.
Jau labs. Ar trešo pieļājām. Tādas divas knapās. Celtītas bija. Trešo reizi paņēma. Tā jau, kurš kaut kā neienes kokos kaut kur. Tas normāls. Ir. Labi, zem koku izdevās pamest. Kas pakampienu veči. Dienas kampiens, jopseļi, mopseļi. Tā iestādīja. Nekas liels, bet kas paks sitien. Tāds pāris kilogramnieks, vēl bišķi vairāk, bet tā, paņi. Ap. Nav man pacietības, jā, daudz, zinu. Gribās ātrāk izņemt, ātrāk kā iemest. Slinkums kausēt. Reizes jau nav dabūts lobāras rokā, bet, mācība tāpat tās nav. Ap! Vienmēr labs ņēmiens. Izmērs jau nekāds īpašais, bet ņēmiens labs. Tas arī svarīgi. Kā bija labs kampienīši. Divreiz, ja? Tā arī neuzsēdās. Ir. Viņa iegāja kokā kaut kādā. Nav līdeka gadījumā. Ar visu koku, nā? Ir līdeka.
nenokod man fuku. Kaut kādā zarā, jā. Kur tu man tur esi? Nāc ar visu to koku ārā. O, no koka iznāca ārā. Nešneksties. Pati laivā lec iekšā. Līmenis upē diezgan tāds salīdzinoši ar vasaru paaugstināts, kas arī ir labi. Šīs upes specifika ir tāda, ka ir, kā redzat, diezgan izteikta strauma. Un gandrīz visur. Tādu lēno posmu īsti nav. Bet šajā upē dīvainā kārtā sapals stāv tieši nevis straumē, bet atstraumēs. Citās upēs lēnākās atkal viņš ir tur, kur ir kaut kādas straujākas vietas. Šeit atstraumēs viņš sēž. Tā kā diezgan viegli viņu ir atrast. Zem kokiem arī, protams, mēdz būt pie kokiem, bet pārsvarā tās ir atstraumes. Praktiski tādas līdaklu vietas priekš šīs upes. Ālans. Es čomam teicu, ka es ālantu noķeršu. Noķeršu ālantu, viņš te nenoķersi. Noķēru es ālantu. Ālantiņš. Buļļāvēt. Nē, paņēmu. Vēlreiz. Vai cits, nezinu. Nu mani nes kriktīgi uz kokos. Es paņēmu, bišķiņ bija galā. Droši vien, ka vēl viens izskaiš šaubos, ka tas pats vēlreiz ņemt. Nē, lien ārā. Pamanījās ielīst kokos. Pamanījās. Bļāviens. Nu ir dibenam. Lai viņš aiziet, bet bobleri. Es ceru, ka boblers vēl ir galā. Sapals štrums. Pagaidām vēl sapals arī galā. Viņš kaut kur iekšā kokos. Aķējies vaļā sapā. Es viņu dabūt māneku. Iznāca. Es projām. Tad ir taņkurā. Nē, ārā ir. Smuks, tas kilo 200. Opā. Nu re, boblers vaļā. Kas par ekšanu. Tāda copa vienkārši.
grūti labāk vēlēties. Paldies par cīņu! Paņēma alata. Ir pilns komplekts šodien. Pilns komplekts. Sapals līdeka, ālans, alata. Mežēns te nav. Asars trūkst vēl tikai. Tāda alatiņa. Tas bija skaisti. Tas bija forši. It kā jau bija tuvu, bet tādu tuvo metieniņu forši trafīja pie koka. Babāts! Tā gandrīz nokdaunēja man koks. Smuks izmārs. Vēl tiešām smuks. Skaists. Tāds īsais metieniņš pie koku. Babām! Vienkārši fantastika. Notrūka. Bet ko labs ņēmiens. Tā patīk štādi copi. Precīzi kaut kur pie kokiem iemet. Babām! Kaut nāk līdzi. Nākošais metiens vienkārši. Tikko viens notrūka. Arī notrūka. Nu, trešais metiens. Nē, nesapinās omlērs. Viņš krēja. Jūs tāds adrenalīns. Akal. Kas pa aktivitāti sākās. 4 metieni, 3 ņēmieni. Pavadiņa man ir vispār galīgi līka. Man vienkārši nav laika mainīt vēlēšanās. Ņem tāpatās pofiņu. Man liekas, ka Oblers spēlē. Kaut kā. Bļā, viens atkal bija labs sapals, tur es viņu redzēju. Kilograms stabili. Vienkārši viss tik ātri notiek. Tā jau tur varētu lūstovēties. Uz atpakaļ kaut kur uzmest. Nav laika jāmauc. Tā lēnāk braukt, tur vispār varētu apķert viņas visas. Ir! Mazais. Mazais redz uzsēdās kā parasti.
Ko labi paņēma. Very nice. Cik viņi stipri. Ceļš tādos kilo vispār. Spēkoņi baigie. Piemēram, kā šis tavarišs. Paldies! Māt! Kalni neuzsēdās. 41. nerealizētā copa šodien. Bļāmēts. Drīz jau būšu galā, man vajadzētu 30 sapals salasīt. Ir apaišs cipars. Laikam šobrīd ir 28, kaut kas tāds. Jāskatās pierakstās. Šodien vedu grāmatvedību pierakstu, gan noķertos, gan nerealizētās capes notrūkušos. Višķiņ jāpapludina zem koka. Un maziņš, bet kas skaisti ņēmien. Tur kaut kāda čakāņa vai zāles. Kaut kas nemaziņš. Nemaziņš. Parādies maz, lai man ir priekšstats. Laikam lielākais šodien. Iespējams, ka šodien lielākais. Vai arī ne? Nē, nezinu. Bija jau tāda. Tāds dūšīgs, jā. Kilo 300. Stabili. Bebrs. Nobiedēja. Un zivis izbiedēja. Bam. Atkal garām. Bišķiņ bija galā viņš kādu brītiņu. Pēberi tauzās. Šoreiz toči izrāva spinīgi no rokas uz brītiņu. No vienas rokas izrāva spinīgi. Kur es te zarvas iepeldēju? Pop! Es jau galā. Tumsa jau. Rezumē ir 31 sapals, 48 nerealizētas copas,
Viena līdeka, viens ālens un viena alata.